Labdien, vērši! Augusts klāt, skatāmies, ko taro kārtas saka. Cik atbilstoši kārtas vēršiem. Tāds baudīšanas laiks, miera laiks, sakārtotības laiks. Viss rit lēnām, viss rit nesteidzīgi, viss rit ar prieku. Un šis mēnesis, protams, varētu būt tāds krietns atvaļinājuma mēnesis, bet skatoties vien, to var arī izmantot darbā. Tā nav nekāda, tā ir bagātības kārts, ja? Tas sola arī ienākumu, tas sola arī pieaugumu, tas sola arī, ka viss, kas jums ir pašlaik, viņš iet plašumā. Un, protams, ka daudziem vēršiem tas var saistīties ar grūtniecību, ar gaidīšanu, ar bērniem, ar domām par šo tēmu. Un, manuprāt, tā ir viena no skaistākajām dzīves tēmām. Tā kā, mīļie vērši, izbaudiet augustu no sirds. Man liekas, tas jums te labi darbojas. Paskatīsimies, kā darbā. Ko darbs? Darbs arī jums ļaus būt mierā. Ja? Darbs ļaus jums attālināties. Tad tas varētu būt arī darbs attālināt. Tas ļaus būt prombūtnē. Jūs varat viņu izmantot mierīgam darba ciklam. Ja tas ir darbs, ko jūs pats sev plānojat, nesaplānojat neko daudz, neuzlieciet sev pārāk lielus kaut kādus tādus ierobežojumus, kas jums tagad liks visu laiku strādāt. Jūs redzat, tā meitene dodas tālu prom uz bāku, un viņa varbūt atgriezīsies tikai vakarā, tur būs internets tikai vakarā, un tad vakarā varēsiet arī sakārtot tās lietas, kas jādara. Mierīgs laika posms daudziem tiem, kas nemācēs apstāties darba jomā, viņiem būs, viņi tiks mākslīgi apstādināti, tā kā vienkārši uzliekam šajā mēnesī sev maksimāli maz darbības plānu, jo daudzas lietas iespējams nemaz tik vienkārši neritēs. Ja? Jo viens ir tas, ka jūs varat internetu dabūt tikai vakarā, ja? Bet parasti jau darbs ir saistīts arī ar citiem cilvēkiem, un apkārtējie cilvēki savukārt arī šajā mēnesī var nebūt tendēti uz darbu, un tas nozīmē, ka arī jūsu darbs īsti uz priekšu neiet. Tāds, mierīgs, lēns, tā, attiecības vērši. Attiecībās viss rit maigi, jauki, sirsnīgi, ar kopā būšanas efektu, ar svētkiem, ar otra cilvēka redzēšanu, pamanīšanu, ieklausīšanos, bet man parādās te vēl viena interesanta kārts atkal par bērniem, atkal par grūtniecību, ja? Un tad es skatos, ka kādiem vēršiem kaut kur tuvumā tiešām varētu parādīties šī tēma ļoti sirsnīgi, jo arī bērni, faktiski, kas mums tagad augusta mēnesī ir mājās un nav jāved uz skolu un bērndārzu, viņi daudzkārt šeit var būt par pamatu sirsnīgām attiecībām arī ģimenē. Ja? Tātad mēs kopīgi rūpējamies par saviem bērniem, kas tagad ir brīvdienās, un es pamanu, cik labs tētis viņš ir, vai cik lieliski māmiņa viņai ir. Un tas man liek atkal otru cilvēku tā no sirds iemīlēt. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārta sola attiecības ar jaunāku partneri vai netik nobriedušu partneri, ja? Tātad romantiskas, ar flirtu piepildītas attiecības, varbūt kas iet tā panaivi, maigi uz priekšu, bez lielas iekarsības, bet tā ir uzmanības izrādīšana, tā ir interese, tā ir jauka sarakste un tāda neuzmācīga uzmanības izrādīšana. Manuprāt, ka ļoti silta un patīkama sajūta vērsīšiem. Paskatīsimies, ko vēršiem šajā mēnesī vēl augustā būtu jāizdara. Vērši mīļie, tas taču ir tādā sapnī. Jāsēdās saldējums, ja? Paskatieties, saldējums svētki ir garām, bet mūsu Latvijā tik daudz ražo dažādas saldējumus. Jums patiešām varbūt, ka pašam ir jānogaršo vai arī jāuztaisa saldējums. Bet, ja es runāju par šīs kārtas nozīmi, tas ir ļaujieties sapņiem. Ļaujieties sapņiem, ļaujieties izvēlei, ļaujieties apburties, bet nepazūdiet ilūzijās. Tādas brīnišķīgas kārtas, uz tikšanos atkal!